Īres tirgus piedāvājumā visu ziemu trūcis kvalitatīvu dzīvokļu, kā rezultātā cenas salīdzinot ar rudeni ir augušas par aptuveni 5 līdz 10%, stāsta nekustamo īpašumu operatora Rentina Riga valdes loceklis Jānis Lipša. Pieprasījums tieši pēc kvalitatīviem dzīvokļiem ir lielāks kā to piedāvājums. Novērojama arī tendence, ka arvien vairāk ārvalstu investori iegādājas dzīvokļus Rīgā, kurus pēc tam izīrē. Tie dzīvokļi, kas no jauna parādās īres tirgū, tos ir iegādājušies ārvalstu investori. Tas var būt viens dzīvoklis, tā var būt daudz dzīvokļu māja. Respektīvi, 80%, 90% jaunievis dzīvokļi, kas parādās tirgū, ir tieši no ārvalstniekiem. Īres tirgū īpaši pieprasīti ir kvalitatīvi dzīvokļi, proti tādi, kur remonts noticis pēdējo 2 līdz 3 gadu laikā, kur ir iebūvēta virtuve un arī ar santehniku viss ir kārtībā. Pieprasīti ir, 2 stabu dzīvokļi, platībā no 50 līdz 70 kvadrātmetriem. Kvalitatīvi, vidēji kvalitatīvi, īres cenās no 200 līdz 300-350 latiem, ar piebildi, ja komunālie maksājumi, ir saprātīgi. Šobrīd sērija veida dzīvokļu īres cenas ir par 50 līdz 60% zemākas kā dzīvokļiem Rīgas centrā vai jaunajos projektos. Rentina Riga eksperts arī prognozē, dzīvokļu īres cenas nākamajā ceturksnī visticamāk pieaugs par aptuveni 5 līdz 10%. Tomēr tas nenozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki šobrīd var atļauties palielināt īres cenas augstāk par vidējo tirgus līmeni. Īrnieki psiholoģiski nav gatavi pārmaksāt. Kaut arī dzīvoklis patīk un viņš ir vajadzīgs, bet ja viņš par 50 latiem dārgāks nekā viņi ir redzējuši iepriekš, pirms mēneša, piemēram, tad tāpat līgums netiek noslēgts. Kā stāsta Lipša, kvalitatīvi dzīvokļi ziemas mēnešos tika izīrēti ļoti ātri. Lai gan ziemā īres dzīvokļu pieprasījums saglabājies augsts, Lipša prognozē, pavasarī aktivitāte šajā tirgū vēl vairāk palielināsies un piedāvājumā parādīsies jauni dzīvokļi.